Satnām. Nē, es viņu šeit nenoliku speciāli, viņa vienkārši atnāca un nosēdās. Mīļi aicināti visi Latvijas Kundalini jogas studijā, labdien, labvakar, kad nu kurš jūs skatāties šo te ierakstiņu, bet vēlams būtu pildīt no rīta, jo sāk krijā, viņa ir maģiska, dod mums enerģiju, tā ir radošā enerģija, ar kuru mēs ejam un radām. Mēs strādājam uz mūsu nabas centru, būs atsevišķi arī apraksts. Tie, kas nesat pazīstami ar Kundalini jogu, manā YouTube kanālā ir video ievads par Kundalini jogu, par uguns elpu, kas mums šodien būs, ko mēs arī pildīsim. Kā rītam, lai mēs sevi sagatavotu skaistai, radošai dienai, lai mēs patiešām varam iet un rotāt šo pasauli ar savu gaismu, ar savu atvērto sirdi. Nu ko, iekārtojieties ērti. Mantras, ja jūs nezināt, es par jums nodziedāšu ievada mantras, nobeiguma mantru garos sap. Nam. Nesatraucaties, visas lietiņas lēnām, lēnām, lēnām mēs varam apgūt, un galvenais ir sākt darīt. Pati galvenā lieta - mazāk vārdu, vairāk darbu. Mona, būtu jauki, ja tu tomēr paietu maliņā. Ja viņa tā kā iesēžās, viņa te paliek viss. Tā kā Mona ir izdomājusi, jā. Tā kā Mona ir izdomājusi, ka viņai te ir jābūt. Saverzējam plaukstiņu pret plaukstiņu. Lēnī jāelpa, lēnī izelpa. Jūtat, kā plaukstas paliek siltas, 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 pasmaidat sev. Un lēnām nolaižam rokas pret mūsu sirds čakru. Īkšķi pieskarās krūšu kaulam. Sajūtiet cieši telpu pret elpu. Ļaut elpa kļūst lēnāka, dziļāka. Sajūtat sevi šeit un tagad, šajā mirklī. Lēni jāelpa caur degunu. Lēni izelpa. Ļauj, lai elpa paliek vēl lēnāka. Sajūtiet pamatu, kur jūs sēžat. Sajūtiet telpu ap sevīm. Lēni jāelpa. Lēni izelpa. Un arī jāelpa vienosimies radī mantru. Jāelpa caur degunu. Om namo guru dev namo. Om namo guru dev namo. Om namo guru dev namo. Adguranamai, Jagadguranamai, Sadguranamai, Siri Gurudevai Namai. Adguranamai, Jagadguranamai, Sadguranamai, Siri Gurudevai Namai. Adguranamai, Jagadguranamai, Sadguranamai, Siri Gurudevai Namai. Lēni jāelpa caur degunu. Ieelpojam. Aizturam elpu. Turam aizturēt elpu. Mugura taisna. Galva ir vieglāk kakla atslēgā. Viegla mulbanha. Saknes slēdzē poza. Acu koncentrācija. Trešā acs. Un izelpa. Pasmaidām sev. Pasmaidām vienotrai un pasmaidām visai pasaulē. Lēnām nolaižam rokas Gyan mudrā uz ceļiem šeit, kur ir iedodīta. Mugura paliek taisna, acis aizvērtas
Acu koncentrācija 3. acs. Un sākam pildīt uguns elpu fonā. Es slēgšu mantru. Sajūtat savu elpu, jūtat, kā strādā nabas centrs. Maigi. Uguns elpa ir īsa elpa tikai šeit deguna rajonā. Vienāda stipruma. Izelpa, ieelpa. Ayanti karayanti jagadutapati Jūtat, kā šobrīd strādā jūsu nabas centrs. Jūtat 3. acs rajonu. Mugura taisna. Galva ir vieglāk kakla atslēga. Gala enerģija var brīvi plūst. Klausoties savas elpas skaņām šobrīd. Jagadutapati adikituvaha Brahmade Trishakur Ituvahe Guru Ayanti karayanti Jagadutapati adikituvaha Brahmade Trishakur Ituvahe Guru Ayanti karayanti Jagadutapati Pavisam nedaudz jūtat, kā pulsē jūsu nabas centrs. Jūtat savu 3. acs rajonu. Klausoties savas elpas skaņām. Ķermenis ir atbrīvots, mēs spridzināties. Pleci brīvi. Kājas atbrīvotas, neiesprīkst. Sajūta, ka viss ķermenis ir viegls. Uguns elpa ir viegla, skaista, līdzena. Un tāpat laikā ļoti spēcīga. Jūtat, kā nabas centrs pulsē maigi, kā taurinas vārds. Saglabājam acu koncentrāciju 3. acs pēdējās 30 sekundēs. Ituvahe Guru Ayanti karayanti Jagadutapati adikituvaha Brahmade Trishakur Ituvahe Lēna ieelpa, ieelpojam, aizturam elpu, lūbam, acu koncentrācija 3. acs. Jūtat enerģiju plūst nolūkā uz augšu. Brahmade Trishakur Ituvahe. Uzreiz pārējām cat-cow pozā, acis varat neatvērt. Cat-cow pozā. Rokas pleci platumā, pirksti atvērti vaļā, svars vienmērīgi sadalās pa plaustu, ceļi ir krūšu platumā, jeb tie ir 2 kulaciņi, pēdas aizmugurē atslābinātas, neatvelkat viņas šādi, noliekat viņas brīvi, liekam rokas, kājas, pastieties, lai ceļi ir, tātad šeit ir 2 kulaciņi, pirkstiņus atveram, un sākam pildīt cat-cow. Mugura iet uz leju, galva paceļās uz augšu, ieelpa, caur degunu, izelpa, kustība sākās no nabas, mugura ceļās uz augšu, galva aiziet uz leju, izelpojam, caur degunu, un atkal ieelpa, izelpa, acis veram, ciet, mentāli pievienojat, ieelpa, galvā skan, sat, izelpa,
kustība maiga, nesteidzaties. Jūs tā kā lēni pamodinat muguru, katru skriemelīti pa skriemelīti. Elpa paliek skaļa, ieelpa deguns, izelpa deguns. Un kustība visu laiku sākās no nādas centra, un galva ir noslēgums. Sajūtat savu tempu, savu ritmu, nesteidzaties. Pavisam lēnām. Jūtat, kā mugura paliek silta. Jūtat, kā piere paliek silta. Dzirdat savu elpu. Vēl pēdējās 40 sekundes. Ja varat, kustība var palikt intensīvāka, jau ritmiskāka, elpa vēl skaļāka. Ļaujaties šai kustībai un jūtat, ka jūs pilnīgi tā kā atverat visus enerģijas kanālus, ar kad mēs līdzsvarojam enerģiju visās čakrās. Ja jums liekas, jums kāda čakra nestrādā, ejiet papildat kaut 3 minūtes, un jūs izlīdzināsiet enerģiju visās mūsu čakrās, visos mūsu enerģiju centros. Pēdējās sekundītes pieliekam intensitāti elpai. Elpa kļūst pavisam skaļa. Lēna ieelpa, galva aiziet uz augšu, mugura ir uz leju, ieelpojam, aizturam elpu, acu koncentrācija, trešā acs, mulbaka, turam aizturētu elpu. Izelpa, mugura nopaļojās, galva aiziet uz leju, izelpojam. Aizturam elpu, mugura stiepjās uz augšu. Ieelpa, atgriežamies lēnām centrā. Acis paliek aizvērtas, pakustināt muguru kājums, prasās, nedomājot. Vienkārši elpojat, izkustaties, pastiepieties, kā jums šobrīd prasās, sajūtat sevi. Un lēnām lēžamies uz ceļiem. Mēs paliekam akmens pozā. Ja kādam ir grūti sēdēt uz ceļiem, jūs varat sēdēt arī uz krēsla, vai varat palikt starp kājām spilvenu. Tad, ja sāp ceļi, tad parasti šis palīdz mums palielināt šis leņķis, lai būtu vieglāk. Bet tie, kas var, mēs sēžamies vienkārši uz celīšiem. Akmens poza, mudra, pirksti saliekās kopā, savijās, radītāji ir cieši kopā. Un uzmanība sievietēm, kreisais īkšķis ir pa virsu labajam. Vīriešiem labais īkšķis ir pa virsu kreisajam, jo kreisā puse mums ir sievišķā. Ja es sevi identificēju kā sieviete, man ir pa virsu kreisais īkšķis. Ja es sevi identificēju kā vīrietis, tad pa virsu ir vienmēr labais, kas ir vīrišķā puse mūsos. Un šo mudru saliekam. Novietosim virs galvas, taisnas rokas būs, un rokas drīkst piespiesties arī galvai. Svarīgākais, lai jums šeit būtu šī taisnā līnija, mēģināt iztaisnot rokas alkoņos, un rādītāji pirksti visu laiku cieši ir kopā. Un mēs teiksim skaļi sat nam. Pie vārda sat mēs ievelkam nabas centru. Un
šī kustība ir tāda, ka mēs tā kā iešūpinam sevi arī enerģiju. Sat, nām, sat, nām. Šeit ir zināms ritms, tieši tāds, kāds ir nepieciešams šai te krijai. Netaisam lēnāk, netaisam ātrāk, pildam tā kā mums ir šis ieteikums. Un nabas centru neiesaista tikai tie, kam ir vēdera operācijas vai jebkas jums sāp vēderā, sievietes cikla pirmās 3 dienas, vai vienkārši jums arī, kā es teicu, vēders sāp, ir kaut kādas arī kuņģa slimības, ja, tad mēs neiesaistam nabas centru. Jūs sakat sat nam bez nabas centra. Arī grūtnieces nabas centru neiesaistam. Liekam rokas virs galvas, aizveram acis, lēni jāelpa caur degunu, lēni izelpa, sajūtam sevi, galva ir vieglāk kakla atslēgā. Sat, nam, sat, nam, sat, nam, sat. Acis aizvērtas, acu koncentrācija, trešā acis. Un dzirdat savu sat, nām, sat, nām. Sat, nām, 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 sat. Nam sat, 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 nam sat. Skaļi sat, rokas stiepjās uz augšu, viegla mūbāha. Jūtat, kā jums sākat šo enerģiju sevie aktivizēt, jūtat savu nabas centru, palīdzat sev ar mantras skaidru. Jūs tā kā uzcitat uz augšu enerģiju, un pie nām enerģija atgriežas uz leju. Sajūtat šo vilni sevī, jūtat, kā jūsu nabas centrs ir tas, ar ko jūs varat pieslēgties bezgalīgai universa enerģijai. Aktivizējam savu nabas centru, aktivizējam savu trešo čakru, vieta, kur sākās mūsu gribas spēks, spēja sasniegt mērķus, spēja iet un darīt, piedzīvot savu dzīvi visās krāsās. Jūtat, kā šī enerģija izlīdzinās par visu ķermeni. Sakām skaļi, sat, nām. Sat, nām, 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 sat, nām. Pēdējās 30 sekundes izbauda, aktivizējam savu filmaiņu, aktivizējam sevi kundalīnī enerģiju, kas ir mūsu radošums, mūsu spēja sevi attīstīt, sevi spēcināt, sevi piepildīt ar enerģiju, kura atjauno, kura dziedē. Nām sat, 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 nām
Ieelpa. Ieelpojam. Mūlbanka. Saknes slēdzē poza. Acu koncentrācija trešā. Sajūtat, ka enerģija plūst pa mugurkaulu uz augšu. Rokas stiepjās uz augšu. Cieši jūtam mudru. Radītē pirksti cieši kopā. Mugura taisna, galva ir vieglāk kaklā atslēga, lai enerģija var brīvi plūst. Un izelpa. Acis paliek aizvērtas. Novēržam rokas lēnām uz leju. Lūkšanas mudrā pret mūsu sirds čakru. Jūtat, kā sitās šobrīd jūsu sirds. Meditēt uz savu sirds telpu. Klausoties savī mantru. Sat nam. Es esmu es. Es savienojos ar savu patieso identitāti. Jūtat, kā sitās jūsu sirds. Īkšķi cieši klāt krūšu kaulām. Parastajā pozā. Tiem, kuriem gribēs, jūs varat aiziet šavasanā pēc šīs te, bet mēs pabeigsim šo te jogas klasi ar garo sat. Saliekam rokas lūkšanas mudrā, acis aizvērtas, lēni ieelpa. Lēni izelpa. Noskaņojies šai dienai, paliec mirkli savā klusumā. Lēni ielpa. Lēni izelpa. Ieelpa. Izelpa. Atvienosimies ar garu sat. Ieelpa. Sat. Nam. Un paklanamies savam augstākajam, savai dievišķajai daļiņai, saviem skolotājiem, debesīm, zemei, mātei, tēvam, sapnām. Sapnām. Šī bija maza, īsa praksīte. Jūs varat aiziet tiešām bez jokiem pagulēt, kā Mona šobrīd guļ šavasanā. Pēc tam vēlāk, kad jūs būsiet apraduši ar šo te prakses garumu, mēs pievienosim klāt arī meditācijas daļu, jo šis ir tāds pati mazākā kriptiņa, ko es jums varu iedot. Šādā veidā, lai nav ilgi, lai nav gari, lai jūs nenobītos, un pēc tam jūs izlasīsiet Satkrijas aprakstu, cik viņa ļoti daudz
fantastiskas lietas mums dod, un Satkrija ir tā. Šo nodarbību jūs varat sūtīt visiem saviem draugiem, kam ir moments, es negribu, man ir depresija, man nekas nepatīk, man vispār viss ir slikti, man nav spēka, jo šī te Satkrija, viņa ir tā, kas mums iedod pirmo impulsu dzīvības spēkam, prānai, ko jogā mēs saucam par prānu, parastajā valodā, tātad dzīvības enerģijā, jo kas ir mūsu nevaru, kas ir tas, kad man nav spēka saņemties, tā kā man viss liekas, nē, mums nav dzīvības enerģijas. Un tad, kad mēs arī sākam pret sevi būt graujoši, tā kā mēs pret sevi nesam mīloši cieņā, tā ir dzīvības enerģijas trūkuma pirmā pazīme. Un tad mēs pildām pirmais glābiņš, kā šī gāzmaska, jāsaka ne gāzmaska, bet skābekļa gāzmaska, arī gāzmaska, jā. Tad, kad mēs pildam šo Satkriju, tas ir pirmais malks gaisa, tā kā šo nodarbību, tāpēc viņi būs brīvā pieejā, pildam, sūtat saviem draugiem, sūtat visiem un nebaidieties no, ja jūs arī liekas, no tur dzied kaut kādu mantru. Kas jums no tās mantras slikts var notiekt? Nekas, absolūti nekas, jā. Un dodiet sev iespēju, vismaz nedēļu jūs papildīsiet nedēļu un jūs sajutīsiet, kā mainās jūsu diena. No sākuma jūs jutīsiet pat, varbūt nevis visa diena, no sākuma jūs jutīsiet izmaiņas tikai varbūt pirmās 2 stundas, jūs jutīsiet, es tā kā mazliet vairāk gribu, mazliet vairāk daru, jā, un lēnām, tā kā šo praksi jūs sāksiet pildīt katru rītu, vēlams ir no rīta, nevis vakarā, jo viņa ceļ kundalīni enerģiju. Šī dabiskā kundalīni aktivizācija, ko jūs varat katrs darīt sev, jūs viņu nevarat pacelt pat daudz, nekādā veidā, tāpēc ka, tad, kad mēs dabiski ar sevi strādājam, kundalīni enerģiju, jūs varat pacelt tikai un aktivizēt tik, cik jūsu ķermenis, prāts, gars tam ir gatavi, un jūs nevarat sev kaitēt, kas ir būtiski, jā? Jo tie ir mīti par kundalīni jogu, ka viņa ir kaitīga. Kaitīgi viņa ir tad, ja viņu pasniedz ne tā, kā viņa ir nodota, ja viņu improvizē, ja viņu modernizē, ja viņā ievieš savas kaut kādas, ne to, ko mums ir atstājuši skolotāji, tad, protams, tad viņa var būt arī kaitīga, graujoša, iznīcinoša un vēl visādi citādi var būt ne īpaši jauka. Bet, ja mēs visu pildām, kā mums ir atstājis Jogas Baidžans, kā atstājuši visi skolotāji, tad ar mums nekas slikts nevar notikt un tikai var uzlaboties mūsu dzīves kvalitāte. Dzīvot dzīvi, sajust sevi, ka es varu ieelpot, es varu redzēt krāsas, es varu izgaršot dzīvi, ka dzīve, man nav jāskrien pēc citas dzīves, tieši mana personiskā dzīve ir tik garšīga, tik fantastiska, un tad mēs varam iet rūtāt pasauli, jo mēs paši jūtam sevi ar katru šūniņu, ka dzīve ir brīnišķīga. Paldies, satnām, visiem burvīgu dienu! Slēdzu ārā ierakstiņu, un, ja ir kaut kādi jautājumi, vienmēr esmu jūsu rīcībā, un priecāšos jūs satikt biežāk šeit, manā jogas studijā, šeit uz paklājiņā, lai katrs sajustu, kā savijās vienā veselā mūsu ķermenis, prāts un gars. Vahe guru! Satnām!